Mani sauc Astra Rudolfa, un es pārstāvu Latvijas Universitāti. Esmu studējusi jau profesors dekans Lindas Daniels pieminētajā studiju programmā Tehnoloģija, inovācijas un dizains izglītībai. Mans studiju laiks sakrita un studiju uzsākšana sakrita ar brīdi, kad pasaule iepazina ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus. Tobrīd šī tēma bija gan aktuāla, tāpēc izvēlējos par to rakstīt arī savu maģistra darbu. Un tādējādi apkopoja datus par to, ko tad skolēni zināja vai nezināja par mākslīgo intelektu un kā viņi to lietoja. Līdzīgi kā iepriekšējie runātāji var teikt, ka runāt par mākslīgo intelektu joprojām ir liels izaicinājums, jo visu laiku notiek kaut kas jauns. Un tāpēc dažbrīd šķiet, ka tas, par ko mēs zinājām pirms pusgada, šobrīd jau ir daudz reizes mainījies. Mana maģistra darba tēma bija skolēnu uzvedņu pratību zināšanu konstruēšanai mākslīgā intelekta teksta ģenerēšanas rīkos, jo, kā jau arī iepriekš Linda minēja, tad, lai jēgpilni lietot šos rīkus, ir svarīgi zināt arī pamatus, un uzvedne ir viena no tām lietām, kas palīdz šos rīkus izmantot jēgpilnāk. Tobrīd ģeneratīvais mākslīgais intelekts bija ļoti jauns tehnoloģiju risinājums. Taču viņš ļoti strauji attīstījās. Savukārt skolēniem bija brīva piekļuve šo rīku lietošanai, un viņi šos rīkus mēdz izmantot arī bez priekšzināšanām, kā to pareizi darīt. Šī tēma šķita aktuāla arī tāpēc, ka par mākslīgo intelektu tobrīd runāja visi un visur, taču ļoti maz runāja tieši par skolēniem un to, kā šo rīku lietošana ietekmēs skolēnus un viņu zināšanas. Tobrīd arī nebija mērķtiecīgi izstrādāt mācību materiālu, un man liels prieks, ka jau šis tiek risināts un parādās aizvien jauni veidi, kā skolēnus izglītot ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīku lietošanā. Tātad mana pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas tad vispār ir skolēnu zināšanas par šiem mākslīgā intelekta teksta ģenerēšanas rīkiem, un arī es vēlējos uzzināt to, kas ir tas mērķis, kam viņi šos rīkus lieto un kā viņi tos izmanto. Un, protams, man interesē arī tas, vai skolēni vispār kaut kur gūst zināšanas par to, kā šos rīkus lietot pareizi. Tobrīd aptaujāja 573 skolēnus 7 izglītības iestādēs Rīgā un Pierīgā, un šis vidējais skolēnu vecums bija 14 līdz 18 gadi. Un vēl manas pētījuma robežas bija tobrīd ļoti populārais rīks ChatGPT, bet tas arī nebija bez izaicinājumiem, jo tad, kad šo pētījumu uzsāku, tad ChatGPT lielākoties viņam bija viena funkcionalitāte, un tas bija tīri tāpēc, lai ģenerētu šo te saturu, taču jau līdz brīdim, kad nonācu pie savas maģistra darba iesniegšanas, tad ChatGPT bija ļoti, ļoti attīstījies un daudzkārt paplašinājis to savu funkcionalitāti, tāpēc arī tas bija liels izaicinājums, kā tad parādīt to, ko esmu izpētījusi un kā tas ietekmē skolēnus un viņu mācīšanos. Un tad, ko tad paši skolēni saka, kā viņi izprot mākslīgo intelektu? Protams, ka es negaidīju, ka skolēni man atbildēs citējot mākslīgā intelekta definīcijas, taču man likās, ka skolēniem būs varbūt mazliet lielāka izpratne par mākslīgā intelekta funkcionalitāti vai izmantošanas un lietošanas iespējām. Taču lielākoties skolēni raksturojot vai skaidrojot to, kā viņi saprot, kas ir mākslīgais intelekts, norāda uz to, ka mākslīgais intelekts ir vai nu rīks, vai nu robots, vai nu ļoti gudrs robots, kas būtībā neparāda dziļāku izpratni par mākslīgo intelektu skolēniem. Tāpat arī vēlējos noskaidrot, vai skolēni izprot, kas tieši ir mākslīgā intelekta teksta ģenerēšanas rīks, un šis jautājums būtībā jau viņiem pateikt priekšā šo te atbildi par to, kas tad ir, kāda ir šī rīka funkcionalitāte. Tomēr skolēni visbiežāk minēja tādas atbildes, ka tas ir internets vai algoritms, vai vienkārši atbildēja ar vārdiem es nezinu. Un tad tā otra lielākā kategorija, kas bija 30% aptaujāto skolēnu, ar vienu vārdu atbildēja, ka teksta ģenerēšanas rīks ir ChatGPT. Būtībā atbilde nav nepareiza, bet ļoti šaura, vai ne? Un vēl viena svarīga lieta, ko vēlējos noskaidrot, bija, vai skolēni zina, kas ir uzvedne mākslīgā intelekta teksta ģenerēšanas rīkos.
Bet šeit jāmin tas, ka tā kā šie rīki un vispār šī joma strauji attīstās un ir jauna, un mums nav īsti līdz šim vienots terminoloģijas, kā tad lietot jēdzienus, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, tad arī šeit skolēni precīzi definēt to nevarēja, bet tad vismaz bija daļa, kas spēja izprast to, ka tas tad ir šis angliskais termins prompt, vai teica, ka tas ir vaicājums vai jautājums. Tātad manas veiktajā aptaujā bija skaidri redzams, ka skolēni lieto mākslīgo intelektu teksta ģenerēšanas rīkus, bet viņi atzinās, ka viņi lieto šos rīkus tā bezmaksas versijās, un būtībā tas nozīmē to, ka viņiem nav piekļuvis pilnai šo te rīku funkcionalitātei. Jo šie rīki daudz labāk strādā tad, ja tiek izmantotas viņu maksas versijas. Un tad lūdzot paskaidrot, kā skolēni šos rīkus izmanto. Šo jautājumu sadalīja divās daļās, ļaujot viņiem, sniedzot viņiem atbilžu variantus, un viņus tā kā varbūt mazliet arī mudinot un paskatoties, vai viņi atbild pareizi vai nepareizi. Un tas, kas bija satraucoši, bija tas, ka šie rīki tiek izmantot arī, piemēram, lai noskaidrotu kaut kādus jautājumus par savu veselību, vai arī tas, ka skolēni godprātīgi atzinās, ka viņi neprot izpildīt vairs uzdevumus bez mākslīgā intelekta atbalsta. Bet paši saviem vārdiem raksturojot to, kam šos rīkus izmanto, viņi uzsver, ka gan ģenerē bildes un piemēram, veids gramatiskus labojumus savos tekstos, kas, manuprāt, mazliet liek apšaubīt šo atbildi, jo tobrīd vēl rīki daudz labāk funkcionēja angliski nekā latviski. Bet skolēni arī atzinās, ka tas ir vieglākais veids, kā iegūt papildus informāciju, un lielākoties viņi šos rīkus izmanto tam, lai atrastu un meklētu informāciju, jo tas ir diezgan ātri izdarāms. Šis slaids tad laikam atkārtojās. Un tad, kad lūdzu nosaukt skolēniem, kādus mākslīgā intelekta teksta ģenerēšanas rīkus viņi izmanto, tad skolēni nosauca visus rīkus, ko zināja. Kaut gan, piemēram, tādi rīki kā Mindjourney un Dalla nav teksta ģenerēšanas rīki. Tobrīd tie nebija teksta ģenerēšanas rīki, tie bija rīki vizuāla satura radīšanai. Un tie skolēni, kas atzinās, vai rakstīja, ka viņi šos rīkus neizmanto, pamatoja to ar to, ka viņi labāk informāciju izvēlās meklēt paši un ka viņi neuzticās šo rīku sniegtajām atbildēm. Tāpat arī daudz teica, ka vienkārši nemāk šos rīkus izmantot, bet, kad uzdeva jautājumu par to, kā skolēni gūst zināšanas par to, kā šos rīkus varētu izmantot, tad viņi vienkārši atbild ar to, ka viņi neko nav mācījušies un šos rīkus izmanto. Protams, ka ir jauki, ja kāds par viņiem par šo rīku izmantošanu stāsta skolā, vai viņi vismaz ir izmantojuši kaut kādus citus interneta resursus vai sociālos tīklus, lai gūtu kaut kādu priekšstatu par to, kā šos rīkus lietot pareizi. Un līdzīgi jau kā arī minēja kolēģi pirms tam, skolēniem ir interese mācīties par šo rīku izmantošanu, un mans pētījums atklāja to, ka viņus interesē dažādas tēmas, gan sākot ar ievadu šo rīku izmantošanā, gan arī par dažādām citām aktuālām tēmām, kas ir, piemēram, datu apstrāde vai autortiesības vai tieši attēlu un dažādu vizuālu satura ģenerēšana. Un, jā, skolēni labprāt šo rīku apgūšanu sāktu mācīties jau sākot ar 6. klašu posmu. Un skolēni tātad uzskata, ka pareizi lietots mākslīgā intelekta rīks var palīdzēt mācībās. Un viņi uzskata, ka skolās būtu viņiem vērtīgi uzzināt, kā tad šos rīkus lietot. Noslēgumā vēl varu pateikt, ka, manuprāt, skolēniem būtu jāskaidro par to, kā šos rīkus lietot pareizi un jēgpilni, jo, ja mēs runājam tieši par zināšanu konstruēšanu, tad šo rīku pārmērīgu lietošanu var veicināt virspusēju informācijas ieguvi, jo mēs kā cilvēki esam mazliet slinki, un, protams, ka mēs izvēlamies dažkārt iet šo vieglāko ceļu, un, protams, ka to dara arī skolēni, un ja viņi šos rīkus lieto iepriekš
iepriekš kārtīgi nepārdomājot vai neiedziļinoties tēmā vai iemeslos, kāpēc viņi to lieto, tad viņi iegūst tādu virspusēju izpratni, piemēram, par kādas tēmas vai mācību vielas apguvi. Un, protams, arī bezatbildīgi un nepareizi lietojot šos rīkus, skolēni var kļūt atkarīgi no šo rīku lietošanas. Tāpat ļoti svarīgi būtu, ka skolēni izprastu to, ka bezmaksas rīku lietošana nav tas optimālākais veids, kā pareizi šos rīkus lietot. Un tobrīd, kad rakstīju darbu, tad bezmaksas versijas vēl nebija meklētāju programmas, bet jau mākslīgā intelekta rīki ir attīstījušies tik strauji, ka arī bezmaksas versijās šī meklēšanas funkcija tiek piedāvāta. Tas arī viss. Paldies!